Labdien, dārgie draugi! Mani sauc Andis Kudors, un šis ir projekts Dāvida armija. Šodien runāsim par naudu un ziedošanas tēmu Bībelē. Sāksim ar lūkšanu. Dievs Tēvs debesīs, paldies Dievs katram, kurš ir ziedojis Dāvida armijas projektam. Tā nauda ir tikus lietot telpu īrei, elektrības un interneta rēķina apmaksai, mēbeļu pirkšanai. Paldies Dievs, ka Dāvida armijā ir labas telpas un ir krēsli, ir galdi, ir cits mēbeles nepieciešamās. Paldies, ka varējām pirkt traukus, Dievs, ka tā sadraudzība mums var būt komfortabla. Dievs, paldies par katru ziedotāju, kurš ziedoja grāmatai ir laiks. Dievs, paldies par katru ziedotāju. Svētī Dievs bagātīgi katru, kurš ziedoja. Dievs, svētī arī tos, kuri iespējams izlems vēl ziedot pēc tā, ko es šodien būšu runājis. Dievs, dod mums rakstus pareizi saprast, ka mēs izprotam naudas un ziedošanas tēmu garīgi, tā kā tu to esi iecerējis. Ka mēs saprotam rakstus, kā tu esi iecerējis. Dievs, dod mums šīs rakstvietas, ko šodien lasīsim, ka mēs viņus saprotam tā, kā tu viņus paredzēji, lai mēs saprastu. Dievs, atver mums acis un ausis, ka mēs dzirdam un redzam tevi garā. To visu lūdzam Kristus vārdā. Amen. Tātad bija 100. raidījumā, es aicināju jūs, dārgie draugi, brāļu un māsas Kristū, ziedot grāmatai ir laiks, un ir jau saziedots nedaudz virs 2000. Es tagad šorīt precīzi nesaskaitīju, un paldies katram, kurš ziedoja. Es atgādinu, ka tā mana vēlme bija, ka varētu varbūt saziedot līdz 2800, tad tiešām nosektos grāmatas izdevums, un ja vēl vairāk tiks saziedots, tad mēs to naudu lietosim grāmatas atvēršanas pasākumam. Iepriekšējās grāmatas ir izdalītas 1000 eksemplāri un daļa arī pārdotas Kristīgās literatūras veikalā Amnis Lāčplēša ielā 37, tur joprojām vēl ir, un arī nākamās mēs tur tirgosim, bet joprojām es atgādinu, grāmata ir iespējams lasīt par velti, ieejot mājaslapā Dāvida armija.lv, un tur var atrast PDF failu, tāpēc ja tev nav naudas vai negribi vienkārši maksāt, bet gribi lasīt, laipni lūgts, ja ir tāda iespēja. Šodien runāsim bībeliskā gaismā. Kādā citā mēs vēl varētu runāt, tāpēc sāksim ar raksturvietu. Malehija grāmatā 3. nodaļā lasīsim, ko nozīmē ziedošana vecās derības izteiksmē un pēc kontekstā, un pēc tam lasīsim arī jaunajā derībā. Malehija 3:8. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpj Dievu, kā jūs mani krāpjat, jūs tad sakāt, kā tad mēs tevi krāpjam ar 10. tiesu un labprātīgiem upuriem? Tādēļ jau jūs esat nolādēti, tā ka viss krīt jums no rokām un iet jūsu rokās bojā, jo jūs visi vienā kopā cits pār citu mani krāpjat. Bet atnesiet katrs savu 10. tiesu pilnā vērtībā manā klētī tā, lai arī manā mājā būtu barība, un pārbaudiet tad man šai ziņā, saka tas kungs Cebots. Vai es arī neatvēršu debesis slogus un nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt pār jums? Un es padzīšu jums palīdzēdams rīgo postītāju kukai no jūsu labības laukiem, lai viņš tos neizpostu un lai koks jūsu vīna dārzā jums nebūtu neauglīgs, saka tas kungs Cebots. Es sākšu te no tās noslēdzošās daļas, te teiks, ka padzīs postītāju kukaini. Viens no veidiem, kā Dievs svētī mūs finansiāli, ir, kad mēs vienkārši neiztērējam un mums ir laba auglība, ja, mūsu darbā. Mums izdodas tas, ko mēs daram. Un tiek padzīts tas stārps un kukains, kas varētu noēst to, ko mēs esam saražojuši. Tātad mēs neiztērējam. Atceros, viens no evaņģēlistiem rakstīja grāmatā, ka tad, kad viņš ziedoja centīgi 10. tiesu, ka viņa ģimene tika pasargāta no, piemēram, medicīniskiem izdevumiem, un tas ir amerikānis, un tur tas dārgi maksā, protams, kādu, kuram ir apdrošināšana. Šis, protams, ir vecā derība. Es zinu, ka ir tagad konfesijas, denominācijas mūsdienās, kas saka, ka jaunajā derībā arī jāmaksā 10. tiesa. Es gan aicinātu tad iedziļināties, kas ir 10. tiesa. 10. tiesa nav vienkārši 10% no teviem ienākumiem. Ja saskaita visus upurus, kas ir svētkos jāupurē un īpašās gadījumos, īpašās situācijās, tad ir pētnieki, kas saka, ka tas ir līdz pat 30% no ienākumiem. Tāpēc, ja tu saki, ka tu ziedot 10. tiesu, tas vēl ir jautājums, vai tiešām tas ir atbilstoši vecās derības noteikumiem. Ticu, ka jaunajā derībā nav 10. tiesa kā likums. Es zinu, ka ir kristieši, kas tic, ka ir, varam saglabāt katrs savu pārliecību. Es biju 10 gadus draudzē, kur es ziedoju 10. tiesu,
un man sliktāk nepalika. Bauslis ir svēts un taisns. Ja tu izlem, ka tu ziedos pareizāk 10% es ziedoju, ja? Nu pat, lai būtu saskaņā ar to, ko es iepriekš teicu. Ja tu ziedo 10%, tu jau nezaudēsi. Te ir teikts, pārbaudiet mani. Tāpēc es negrasos kaut kā, vajāt tur pārmest tiem, kas ir izvēlējušies 10% ziedot nekādā gadījumā. Nē, otrādi, es svētīts, tu arī baudīs labumu. Jo šī raksturvieta ir universāla, viņa turpinās. Ja tu tici šim, tu ziedot ticībā, tu esi priecīgs devējs, āmen, lai Dievs tev svētī. Trakāk ir, ja vispār neziedo, vienalga kādas pārliecības dēļ. Ja ir teikts, pārbaudiet, tad mani, es esmu pārbaudījis. Es zinu entos cilvēkus, entās liecības par to, ka viņi ir sākuši ziedot 10% un Dievs viņus ir svētījis. Ar finansēm, protams. Ja, un Dievs un man lielākā intriga parasti tāda, ja es esmu ziedojis labi un man ir, es nezinu, no kurienes varētu ienākumu palielināties. Es, piemēram, kaut kādos postos esmu ziedojis vairāk nekā 10%, un man tad tas nav regulāri, ja, bet tad man ir bijusi tāda intriga, no kurienes nauda atnāks. Viņa atnāk no tās puses, kur es neesmu cerējis, neesmu domājis. Dievs ir radījis pasauli caur vārdu, ar svētā gara palīdzību. Viņš var radīt jebko, viss zelts un sudrabs pieder Dievam. Tātad vecajā derībā ir skaidrs, ja tu gribi svētību, ziedo 10. tiesu, tas tomēr bija saistīts ar tempļu kalpošanu, ar levītiem, kuri nevarēja vienkārši tāpat to naudu tērēt, vai arī tos upurus, kas bija atnests. Mēs zinām, lasām vecajā derībā par upurēšanu, kuru gaļu viņi varēja ēst, kā tas bija speciāli jāpagatavo, kas drīkstēja ēst no kalpotājiem. Tad tam visam bija skaidra kārtība. Tagad jau nav tā, mums nav tādas tempļu kalpošanas. Jā, mums ir kalpošana jaunajā derībā, un par to runāsim un skatīsimies raksturvietas. Vēl no vecās derības laikiem Salmana pamācībās 3. nodaļā 9. pants. Dod godu tam kungam arī no savas mantas un piešķir viņam visu savu ienākumu pirmajus. Tad pildīsies tavs šķūņi ar pilnību un tavs vīnas pieds plūdīs pār malām pāri. Slavu Dievam! Es cenšos ziedot ātri, kad nauda ir ienākusi, jo vajadzības uzrodās arī jaunas. Un vislabāk, no savas pieredzes es saku, vislabāk ir noziedot uzreiz. Tie ir pirmai. Jā, tie pirmai varētu būt arī, ka pirmā raža, kad viņi atdod, tur vēl var skatīties, ko šī konkrētā raksturvieta nozīmē, bet priekš sevis es viņu interpretēju arī tā, ka kad tikko ir ienācis, jā. Varbūt tev būs, kādā projektā regulāri ienākums, varbūt tu pirmo algu visu atdos, un tā izpratīs pirmais. Pret ticību nav bauslības. Ir trakāk, ka ir draudzes, kuras nerunā par ziedošanu, kautreiz runāt par naudu. Ir konfesijas vesels, kas nerunā par naudu, viņiem tas liekas kaut kas nešķīsts, kaut kas pasaulīgs. Tiešām ir tik daudz raksturvietu Bībelē. Ja tu esi mācītājs un tu atsakies runāt par naudu un sprediķot par naudu sludināt, mācīt par naudas ziedošanu, vispār par to, kā rīkoties ar naudu, tas nozīmē, tu atsakies no lielas daļas no Bībeles. Tāpēc, kā raksturvietu par naudas jautājumiem ir ļoti, ļoti daudz. Ja šodien vispār dažas tikai paņemšu, arī raidījumu laika ziņā es nevaru paņemt visu, ko es gribētu. Es pat draudzē sludināju svētdienu, un tad bija vairāk raksturvietas paņēmu, un pat tad man nācās atmest daudzas. Kā tas ir nevar runāt par naudu? Lūk, un tad tās denominācijas, kas kautrējas runāt, tad tās pēc tam viena otra prasa valdībai, valstī, lai viņiem iedod kaut kādas nodokļu atlaides, jo viņi savus tempļus nevar uzturēt. Šādi jau nav jābūt. Un tad ir daļa to tempļu valsts uztur, jo tie ir kultūra vēstures pieminekļi, kas viņi arī ir. Un labi ir, lai valsts uztur, man nav iebildumu. Jā, valsts nauda aiziet tā, bet es ticu, ka draudzēm ir jāparūpējas par saviem naviem, par savu ticības locekļu vajadzībām. Jā, par to mēs vēl runāsim, būs raksturvietas. Tātad, bet dod pirmais, ja tu ierādi Dievam godu arī ar naudu, tad Dievs pagodinās tevi. Arī ar finanšu palīdzību. Te teiks, dod godu tam kungam arī no savas mantas. Ja es uzticos Dievam un ziedoju kristīgiem mērķiem un dodu nabagiem, tad es pagodinu Dievu ar to, ka es ticu, ka viņš parūpēsies par mani, ka es piekrītu, ka visi zelts un sudrabs viņam pieder, ka es izpildu raksturvietas, es esmu priecīgs devējs darīt labos darbus, ko Dievs iepriekš man jau ir paredzējis. Man šī ziedošanas tēma ir pozitīva, pilna ar prieku. Es nekautrējos aicināt kristiešus ziedot, kāpēc, jo es zinu, ka viņiem pašiem būs labāk no tā, ka viņi
ziedos un piepildīs šīs raksturvietas. Salmā pamācība 19:17. Kas iežēlojas par nabago, aizdod naudu tam kungam, un tas viņam atmaksās par viņu labo darbu. Skatījos kādu kristiešu raidījumu, kas bija kritisks par megadraudzēm lielajām, kur ir tāds labklājības evaņģēlijs, daļā no tām tiek sludināts, un principā tur ir mankārības kults. Es redzēju, viens otrs mācītājs principā veido mankārības kultu. Žēl, to nevajag. Vienlaikus es šiem kritizētājiem, kas kritizēja to, ko sludināja šie sludinātāji, kuri teica, ka tas, kurš ziedo, aizdod Dievu un Dievs obligāti iedos, es piekrītu tam, kāpēc es to lasu rakstos. Kas iežēlojas par nabagu, aizdod naudu tam kungam. Tad, kad tu dod naudu nabagam, kuram nav, kurš nevar, kuram nesanāk, nav izglītības, neizdevās, izaug kaut kādos drūmos apstākļos, varbūt bāriņnamā, varbūt vēl kādā citā sliktā vidē, nav mācīts, nav disciplinēts, nav mīlēts, nav zināšana, nav izglītības. Kur viņam atspērties? Cik svētīgi ir iedot, cik svētīgi ir dot neatprasot. Ja tu parūpējies par šādu vismazāko, Dievs par tevi rūpējas tad. Šī kalpošana, kā apustulis Pāvils raksta, ir pilna ar pateicībām, proti. Un no prieku, ja, tātad, ja es iedodu tam, kuram nav, viņš ir priecīgs. Viņam ir pēkšņi, viņam ir. Un man nav jāraizies par to, viņš ir pelnījis vai nav. Paga. Dievs ļauj lietum līdz saulē spīdēt par ļauniem un labiem. Un mums, lai mēs būtu pilnīgi, mums jādara tāpat. Man bija agrāk tāds, pirms vairākiem gadiem, es gāju vecrīgā, speciāli meklēju tāds īstos nabagus. Tā nozīmē, ka es ticu, ka tur nav kāda schēma, nav kāda ļauna cilvēka, kas to saziedoto naudu paņem sev, nevis tas cilvēks, kurš tur ir īpašā situācijā. Un tur ir viens tāds vecrīgā akls, akordeonists, spēlē skaistas mūzikas, skaistas melodijas, un viņam tad par to cilvēku samet naudu. Un, ja es viņu atradu brīdī, kad es gribēju iedot, es biju laimīgs. Un tāds, ka līdz asarām es iedot, parasti es centos iedot vairāk, nevis monētas tikai, bet tātad papīra naudiņa. Un tā ir tāda laime. Es esmu tik priecīgs būt tajā. Tā ir tāda svētība. Es zinu, ka viņš ir priecīgs, viņš saņēma to, kā viņam nebija, ko viņš nevarēja dabūt. Man mazāk nepalika. Man Dievs pēc tam svētīja. Tā tad ir pateicības tur, ir pateicības te. Es pasakos Dievam par to, ka viņš man dod, ka viņš man svētīja, ka piepildās šis viss. Man bija posms arī pat atkrišanas laikā, kad es biju grēkā, es centos ziedot naudu. Un tad manai sievai ir tāda jaunās derības vairāk izpratne par ziedošanu, ka nav tik svarīgi varbūt tur tie skaitļi, un es viņai piekrītu. Galvenais ir dot no sirds, un vienā brīdī varbūt vairāk, citā mazāk. Āmen, lai svētais gars vada tavu došanu. Bet es tajā laikā arī centos 10. dot, un kaut kā, varbūt aicināju arī sievu, toreiz tas bija pirms daudziem gadiem. Un viņi kaut kā teica, nē, ka es esmu pie burta turos, un tā es teicu, paklau, tu man nesarauj lūdzu pēdējo man saikni gandrīz vai ar Dievu. Jo grūti man bija, grēkos bija. Bet es zināju, ja es ziedošu, Dievs man dos, man palika kaut kāds stariņš, kaut kāds stīga vēl uz debesīm. Jo es zināju, ka ja es došu, Dievs dos man, un tā tad viņš ir. Un viņš ir persona. Ir bijušas situācijas, tas nav vienkārši, ka cilvēks sludina daži, ka tie tādi noteikumi bezpersoniski darbojas. Tu dod, tev nāk. Dievs stāvēs tā. Kā var kaut kas notikt, ko Dievs nenokontrolēt? Viņš kontrolē visu pasauli. Visu. Nevar saņemt kaut ko, ko Dievs akcepta nedod. Jā. Lūk, un tāpēc ir bijuši gadījumi, ka Dievs nepieņēma man upuri. Es kaut kā mankārīgi ziedoju, mankārīgi. Domājot vairāk nevis par to, kam es iedod, vai tas ir kādam kristīgam projektam, kur evaņģēlijs tiks stiprināts, jā, jo būs nauda cilvēkiem, būs iztikšanai, tiem, kas sludina evaņģēliju, vai būs telpām, vai aparatūras pirkšanai, ceļām, degvielai un tam līdzīgi. Es vairāk domāju tad par sevi, un ir bijis, ka Dievs neļauj, ka es noziedoju. Vecajā derībā situācijas kuguns nāk un upuri paņem, jā, lopiņi, kas ir upurēts. Tā ir īpaša labvēlības zīme. Dievs demonstrē, ka viņš pieņem upuri. Man ir bijis, ka es gribu noziedot, un man sanāk, ka es nespēju noziedot. Vienkārši es redzu, es izlēmu arī tur par vienu cilvēku nomaksāt parādu, tādu lielāku summu, un es domāju, un Dievs nomaksās manu parādu, kas vēl lielāks. Un Dievs nesvētīja. Un es biju stipri izlēmis, ka es izdarīšu to. Te mēnesī man radās negaidīti izdevumi. Tieši tik lieli, cik es biju domājis noziedot
Noziedot tai nozīmē kā Dievu noziedot, bet principā praktiskajā nozīmē samaksāt kādu cita cilvēku parādu. Kas ir laba lieta, labais darbs, un ja Dievs dos, es turpmāk grasos tā ik pa laikam darīt kaut kur Dievs vadīs. Un Dievs neļāva to. Un es nezinu, kāpēc, iespējams manas mankārības dēļ, jo es izlēmu to ar nozīmi, Dievs, tagad tu izdari man. Tur nebija tāda nesavatīga, kristīga kalpošana. Tur bija domas par šo, un Dievs nepieņēma tajā brīdī. Zinu vienu māsu mūsu draudzē, kas iedeva naudu citai māsai mašīnas pirkšanai. Pēc tam tai māsai atnāca prēmija. Viņa strādā starptautiskā uzņēmumā. Un viņai ienāca prēmija tik liela, cik alga. Tur ir vismaz 250 vai vairāk darbinieku uzņēmumā. Un viņai vienīgajai vadība piešķīra prēmiju vienīgajai viņai, kura bija iedavusi naudu citai māsai. Un viņai apmēram tikpat atnāca tā nauda. Nav tur precīzi, ja, bet apmēram tas pats. Tad, kad tu dod, tev nepaliks mazāk. Tev nepaliks mazāk, tāpēc es šo sludinu prieku. Es esmu pats priecīgs devējs. Un tā ir laime, es tev novēlu to. 1. Korintiešiem 9.6 lasīsim, kā ir jaunai derībā, kā jābūt. 1. Korintiešiem 9.6, jeb vai tikai man un Barnabam vien nebūtu tiesības nestrādāt? Kas tad iet karā ar savu maizi? Kas dēst vīndārs un ēta augļus? Jeb kas gan lops un nebauda viņu pienu? Vai es to runāju tikai pēc cilvēku domām, ja vai to nesaka arī pati bauslība? Jo Mūzes bauslībā ir rakstīts, tev nebūs vēršiem, kas min labību purna aizsiet. Vai tad Dievs te runā par vēršiem? Vai viņš to nesaka mūsu dēļ? Jo mūsu dēļ taču ir rakstīts arājiem jār cerībā, kulējiem jākuļ cerībā, ka tam tiks sava daļa. Ja mēs esam jums sejuši garīgo sēklu, vai tad tā liela lieta, ka saņemam jūs laicīgos augļus? Ja citiem ir tiesības uz jūsu mantu, vai tad ne vairāk mums, bet mēs šās tiesības neesam lietojuši. Mēs visu panesam, lai Kristus evaņģēlijam nerastos kavēkļa ceļā. Pāvils no korintiešiem neņem naudu. Lai gan viņš kā apustulis varētu, un ne tikai kā apustulis, kā tas, kurš sludina evaņģēliju, kā mācītājs. Un viņš savāk to ar jauno derību, viņš saka, redziet, mēs esam tas vērsis, kurš strādā kristīgajā laukā, mums alga jāsaņem. Tie, kas sludina evaņģēliju, var saņemt algu vienlaikus. Pāvils tur, kur ir problēmas, vai ar tesaloniķiešiem, vai korintiešiem, kur ir kaut kāds problēmas, vai viņi ir skopi, vai tur trūks garīguma, viņi nedod viņam naudu dzīvošanai. Pāvils taisa teltis. Ir vēl vairāk, Pāvils saka, ka viņš ir tur dabūja, ka to, ko viņš nopelnījis, tas ir viņam un tiem, kas bija pie viņa. Tātad ir situācija, ka viņš vēl parūpējas par citiem kristīgiem kalpotājiem. Tad Pāvils saka, jūs savu daļu neizdarat, es vienalga izdarīšu, es jums sludināšu evaņģēliju, slavu Dievam. Šis ir princips jaunai derībā, ka tie, kas ir mācītāji, tiem jāsaņem nauda no draudzes, kuras saziedo. Šis ir garīgs princips. Ja tu ziedo savu naudu, mācītājs saņem naudu, tu piedalies viņa sludināšanā. Ne viss ir mute, tā ir rakstīts. Bet ja tu tad sponsorē kristīgu sludināšanu, tev ir burtiska daļa pie šīs kristīgās sludināšanas, jo tu esi iedevis naudu tam, lai tas notiktu. Brāļi, māsas, es pateicīgs par ziedojumiem dāvu darbiem. Tā kamera, uz kuras tagad skatos, viņi nav no lētākajām, viņi ir labi. Es ticu, kristieši ir pelnījuši labo kvalitāti. Tie prožektori, kas te spīd man virsū, arī ir visai labi. Es prasīju profesionāļiem padomus kristiešiem, ko darīt, ko pirkt, ko viņi man ieteica, un es sekoju, un tad nav jāpērk divreiz, jo ja nopērk nekvalitatīvu, pēc tam izrādās neder darbam. Esiet svētīti visi, kas Dāvida armijai ziedojuši. Man nav algas šeit, es neņemu naudu sev algā. Es pelnu laicīgajā darbā, es esmu politologs, pasniedzējs universitātē. Man ir, Dievs man dod, man pietiek, man iet pāri pa malām. Dievs man svētī. Tāpēc, ja tu ziedot, tas nebūs algai. Kādreiz var būt, ja Dievs tā gribēs nākotnē, es būšu mācītājs ar algu, bet šis nav tas posms. Lai Dievs dod katram būt svētā gara vadībā, kur ziedot. Ja tu ziedo savā draudzē, esi svētīts. Ja tu dod nabagiem kaut kur vai kādiem labdarības projektiem, esi svētīts. Es ticu, ka jaunai derībā nav likuma desmitātajās. Es ticu, ka likums ir garīgais likums, kur gars tur brīvība. Tātad ir divi principi, ko es šodien gribu runāt, jo vairāk nepaspējuši par jauno derību. Viens ir, ka tie, kur sludina evaņģēliju, pārtiek no evaņģēlija, tātad draudz viņiem ziedo. Otrs princips ir saistīts ar to, ka draudzes locekļi nenomirst badā. Viņiem ir apģērbs, viņiem ir kur dzīvot. Kāpēc? Pat ja viņi ir nabadzīgi, viņiem nav iespēju
viņiem dod draudzē, var dot centralizēt, var dot draudzes locekļi vienkārši viens otram. Šis ir svarīgi, bet tad ir jāpazīst vienam otru. Nevar būt kā tāda atnācēja, kas svētdien tikai atnāk un nezina, kas citam darās. Esi atklāts, ja tev vajag, runā ar draudzes locekļiem, lūdz palīdzību. Ja tev ir daudz un tev ir ko dot, tad esi dodošs, ja? Tad, lai izlīdzinās, ja? Lai notiek šī izlīdzināšanās. Lasam Romiešiem 15. nodaļā no 25. panta. Bet tagad es eju uz Jeruzalemi nest palīdzību svētējiem, jo Maķedonija un Ahai lēmuši sūtīt kādu pabalstu nabagiem Jeruzalemes svēto starpā. Tā viņas lēmuši, jo viņas arī tiem to parādā, jo, ja citas tautas kļuvuši to līdzdalībnieks garīgās lietās, viņām savukārt nāks kalpot tiem laicīgajās. Te ir teikts, lēmuši sūtīt kādu pabalstu nabagajiem Jeruzalemes svēto starpā. Tie, kas sludina labklājības evaņģēliju, es nezinu, kā viņi ar šo rakstvietu tiek galā. Tie, kas runā, ka nevar būt neviens kristietis, viņam nevar būt nekāda vajadzība, tātad problēmas ar ticību ir un nevar būt, ka kāds ir nabadzīgs. Nu, lūk, kur ir. 1. gadsimtā, kad tur blakus ir apustuļi, tie, kas ar Kristu bija kopā, kas brīnumus dara, Dievs ar viņiem dara brīnumus, viņu starpā bija kas? Svētie nabagi. Te rakstīts pabalsts nabagiem Jeruzalemes svēto starpā. Kā tas ir, ka bija jāziedo tur? Iespējams, tur bija vajāšana dēļ šīs grūtības. Varbūt bija vēl kaut kāda, nezinu, ekoloģiska lieta, ja, un nebija kaut kāda raža vai tam līdzīgi. Ja. Bet ir skaidrs, ka pārējie aizsūta, ja, un parūpējās. 1. korintiešiem 16.1. Bet attiecībā uz vācamajām dāvanām svētajā labā dariet tā, kā es esmu noteicis Galatījas draudzēm. Katrā pirmajā nedēļas dienā, lai viens, cik bijis iespējams atlicināt, tur gatavībā, ka dāvanas nav jālas tikai tad, kad es nākšu. Bet, kad es nākšu, tad sūtīšu jūs izvēlētos ar vēstulēm, nonest jūs mīlestības dāvanas uz Jeruzālēm. Mīlestības dāvanas uz Jeruzālēm. Vēl te ir svarīgi vārdi, cik bijis iespējams atlicināt. Pāvils tad nerunā par 10. tiesu, tad runa ir par to, ka jāiedod citiem kristiešiem, ja, no savu ienākumu. Kā tam ir jānotiek? Cik daudz tad jādod? Kā jāpalīdz ir? Lasam 2. korintiešiem 8.12. Jo kur ir laba griba, tā ir apsveicama ar to, cik tā spēja vairāk nevar sagaidīt. Ja nevar prasīt, lai citu atvieglošanu jūs novest grūtībās, bet lai notikt izlīdzināšana. Jūsu pārpalikums tagad, lai nāk par labu viņu trūkumam, un arī viņu pārpalikums, lai nāktu jums par labu, lai tā notiktu izlīdzināšana, kā ir rakstīts, kam bija daudz, netapa bagāts, kam bija maz, netapa nabags. Nu, lūk, tie, kas ir šo Amerikas megadraudžu vadītāji, un viņi kļūst par multimiljonāriem, kristīgā komunikācijā aicinot tātad cilvēkus ziedot, un lūk, ko darīt ar šo raksturvietu. Es domāju, te vispār ir problēma tomēr. Ir problēma, jo ir teikts, ka kam bija daudz, netapa bagāts. Kam maz netap nabags, tāpēc, ka notika izlīdzināšana. Kas te vēl ir būtiski? Nevar prasīt, lai citu atvieglošanu jūs novest grūtībās. Klausies, tāpēc neesi tāds, nemoki sevi. Dod tik, cik tu vari. Ja? Tam nav jāiziet tādā variantā, ka tu nomoki sev par daudz. Ja? Vienlaikus te ir ļoti interesanti viena rakstvieta, ko vēlos vērst uzmanību vēl. Marka evaņģēlijas 12.41. Un Jēzus nosēdās ziedojumu šķirstām pretī un skatījās, kā ļaudis naudu meta šķirstā, un daudz bagāti iemet daudz, un kāda nabaga atraita nāca un iemet 2 artavus. Tas ir 1 kvadrants. Un viņš pieaicināja savus mācekļus un tiem sacīja, patiesi es jums saku, šī nabaga atraita vairāk ir iemetusi nekā visi, kas ziedojumu šķirstā ir iemetuši. Jo visi no savas pārpilnības ir metuši, bet šī no savas nabadzības ir iemetusi visu, kas tā bija, visu savu padomu. Kāpēc Jēzus nenosoda šo sievieti, kas tagad neticīgajā viņu vērot un teikt pilnīgi viekprātība? Kas tas ir tagad reliģiskai lietai atdeva visu, kas bija, palika bez nekā? Kāpēc Jēzus viņu šeit nepamāca un nesaka, klausies, tu viekprātīgi esi darījusi? Principā ir otrādi, viņš viņu te paslavē. Viņš saka, tie, kas ir bagātie, biezie, tie dod kaut kādu daļu, bet viņiem jau tas nav īpaši upura sajūta. Šai ir super upuru sajūta. Pilnībā atdod. Ticībā droši vien, ka dod. Nevis droši vien ticu, ka tiešām ticībā. Ticu, ka priecīgi devēja. Kāpēc Jēzus viņu nenorāja? Ticu, ka viņš zina, ka Dievs viņu tūlīt svētīs šo sievieti. Viņa nepaliks bez. Es neaicinu uz šādu rīcību. Bet ja svētais gars tev aicina. Jā. Zinu vienu brāli Kristū, kurš man kaut kad runāja draudzē, kad es biju draudzes mācītājs. Un viņš gribēja noziedot visu, kas viņam bija.
māju, un tā viņš bija turīgs mūsu draudzē. Es viņu principā kā apturējis, teicu, klausies, mums pietiek mūsu draudzē ir saziedots, jo tādā draudzē mēs arī pietiekami runājām par ziedošanu, un draudzē pietika. Cilvēks saziedoja. Slavu Dievam. Un es viņu principā tā kā atrunāju, es kaut kā nebiju gatavs tam. Varbūt nevajadzēja atrunāt, lai Dievs dod gudrību. Tajā brīdī es teicu, nav jau, viņš teica, varbūt citur kaut kur. Un uzminiet, kā šim brālim iet vispār materiāli. Pareizi. Viņu Dievs svētī. Kāpēc viņš ir brīvs? Ja tev manta nekalpina. Ja tu vispirms dzenies pēc evaņģēlija un pēc šīs valsts, pēc Dieva valstības, pēc Kristus valstības, nevis pēc šīs pasaules labumiem, tad Dievs tev viņus pieliek klāt. Ir teiks, ka pieliks klāt, ja tu vispirms dzīsies pēc Dieva lietām, pēc garīguma, Dievs tev pieliks klāt. 90. gados, kad es kristījos, 95. gadā es biju parādos, es izlēmu, ka es ziedošu, bet es toreiz priecājos, ka es nebiju bagāts. Es domāju, ja es būtu bagāts, es nezinu, vai es Kristum pievērstos. Šaubos, nezinu. Un Dievs tā izkārtoja, ka es biju tādā situācijā, ka man bija parādi. Es sāku ziedot nevis pilns 10% no saviem ienākumiem, bet 10% no tā, kas man palika pāri, kad es nomaksāju parādus. Un Dievs man svētīja. Dievs man svētīja, es remontēju dzīvokli, īrēju, sapirku tehniku. 90. gados tas nebija pašsaprotams. Sapirku tur tādu mājas tehniku, tur video un TV un radio un tam līdzīgi, kas toreiz nebija pašsaprotams. Atceros, viens brālis atnāca pie mani, viņš redzēja visu, kas man tur ir. Viņš teica, klausies, tu esi Dievu svētīts. Bet kad tas bija? Tas bija tad, kad es pametu pasauli un izlēmu, ka es nemeklēšu būt bagāts pasaulē, ka es meklēšu, kā būt bagāts Dievā. Un tad Dievs pieliek klāt, tu viņu nevar apmānīt, ja? Vienkārši meklē, kā uzticēt savu dzīvi, kā romiešiem lasam, ja, kad nolikt sevi uz tā altāra, ja, tā, lai ir jūs garīgā kalpošana, pilnībā sevi atdot Dievam. Un tad viņš rūpējas par tavām lietām, jo tu rūpējies par Dieva valstības jautājumiem. Dievs rūpējas par tavām lietām, ieskaitot materiālo pusi. Jo nabadzība nav svētība. Nabadzība ir rūgtas zāles, kas var palīdzēt cilvēkam meklēt garīgumu. Vēl nabadzība var būt kāda brāļa vai māsas nabadzība draudzē var būt labs iemesls kā tiem, kam ir, ka viņi mācās dot, viņi mācās mīlēt. Atceramies, ka sevišķi rakstīts par locekļiem draudzē, korintiešiem Pāvils skaidro, ka locekļi saticīgi gādā cits par citu. Lūk, varbūt kādam nav, tāpēc, lai tu, kam ir, iedot viņam, lai tu mācītos mīlestību. Ir tik daudz lietas, ko varētu runāt par naudas jautājumiem, bet šodien nevar visu paspēt. Tikai nedaudz pieskārāmies, noslēgšu ar vienu raksturvietu Marka evaņģēlijā 9:40. Jo kas nav pret mums, tas ir ar mums. Jo ja kāds jūs dzirdinās ar kausu ūdens, tāpēc, ka jūs Kristum piedarat, patiesi es jums saku, tam viņa alga nezudīs. Slavu Dievam, ja tu esi kristīgā kalpošanā un kāds tev iedod kaut vai ūdeni padzerties, dēļ tā, ka tu tagad kristīgi kalpo, sludini vārdu vai dari kaut ko citu, ja, saistībā ar kristīgu kalpošanu, kas tev uzticēts, tad viņam alga nezudīs. Kāpēc? No Dieva. Tāpēc, ja tu ziedo kristīgiem projektiem draudzēji, tu ziedo nabagiem, dāvidi nabagiem, ja, un to skati kā, zināmā mērā kā ziedojumu Dievam, es ticu, ka tas tāds arī ir, tad tava alga nezudīs. Te gan ir runa tieši par kristīgo kalpošanu, ne tikai par nabagiem. Atceramies, Jēzus tomēr nodala. Viņam pārmet tātad sievietei Jānis, Jūda, piedodiet, viens no 12 pārmet, viņš saka, kāpēc netika pārdot šī dārgā eļļa un netika pārdot un naudu izdalīt nabagiem. Jēzus saka, nabagi vienmēr ar jums ir, es gan neesmu, ja, un ka viņi ir svaidījusi viņu tur jau tātad nāvei un augšām celšanai. Ja. Un tās nozīmē, ka kristīgā kalpošana ir prioritāra. Un nabagiem vajag dot, es dodu arī kaut kādiem labdarības projektiem, bet procentāli es ziedoju vairāk kristīgiem mērķiem. Jo es ticu, ka tie ir prioritāri. Kāpēc? Tāpēc, ka svarīgākais, ne tikai cilvēku pabarot, tas ir svarīgi, vēl svarīgākais, lai viņš garīgi ēd, lai viņš nonāk debesīs pēc šīs dzīves. Un to ar savu naudu var veicināt to, ja, jo mēs tiekam aicināti ziedot. Kur mēs uzzinājām to, ka jāziedo naudu kristīgiem mērķiem? Bībelē izlasījām. Tas nav cilvēku izdomāts. Ja ir kādi, kas to ļaunprātīgi izmanto sev, viņi atbildēs Dievu priekšā. Bet tu skaties, kur ir tavs sirds, vai tu esi priecīgs devējs. Ko es tev arī novēlu?
Es atgādinu, ka ir iespēja, es to nekautrējos atgādināt, jo šī grāmata ir kristīgs projekts. Viņa tapa dēļ tā, ka Dievs brīnumus darīja pie manas sievas arī. Un šī grāmata ir liecība par Dievu brīnumaino darbu. Es viņu uzrakstīju, lai viņu izplatītu, un šī grāmata caur viņu tad iet sludināšana un iedrošināšana atkarībniekiem kļūt par brīvajiem Kristū. Un šī grāmata, ja Dievs dos, mēs viņu atkal nopublicēsim nākamos 1000 eksemplārus. Viņi ceļos uz ieslodzījumu vietām, kur viņi jau ceļojusies, bet ne tik daudz, kā es gribētu. Šī grāmata ir nonākusi Centrāla cietumā, Jelgavas cietumā, Olēnas atkarīgo centrā, Daugavpilī cietumā, ja, pie ieslodzītajiem, kur daļa no viņiem ir atkarībnieki. Un te jau nav tikai patkarība, te ir evaņģēlija vēsts par Jēzus Kristu. Tāpēc, ja tev sirdī ir, ja gars tev vada, bet tikai, ja tu esi priecīgs devējs, ziedo. Tātad 2800 ir aptuveni, cik vajag grāmatai, maketēšanai, un vēl, kas pāri paliks, tas ies grāmatas atvēršanas projektam ar kristīgu muzikālu slavēšanu, kur tu arī tiks aicināts, es informēšu tad par šo pasākumu. Es ceru, ka šovasar jau redzēsim. Un tad tu arī varēs nākt tur piedalīties tajā. Nu, gan viss šodien, dārgie draugi, paldies par skatīšanos, paldies par ziedošanu. Mani sauc Andis Kudors, šis ir projekts Dāvida armija. Mēs tiekamies pēc nedēļas. Esiet svētīti!